sajūtas, un vai jūs arī jūtat skatītāju dažādību atnākot uz šīm dažādām telpām, vai dažādo attieksmi pret jums arī kā mākslinieku? Jā, ir atšķirīgi. Nu, es varu salīdzināt kā ar teātri. Nu, tie citāti, ko tu nolasīji, varbūt atskaitot Valmieras teātri, jo tas ir teātris, teātra ēka, kāds klasisks ir repertuāra teātrim, tad tā visa tā centrēšanās vienmēr notiek tajā ēkā. Un tad attiecīgi, tas, kas kā tādiem brīviem aktieriem vai neatkarīgiem aktieriem vai taisot tādus projektus, tad, protams, ka piemeklējot kaut kādu vietu, tu vari attiecīgi, kaut ietaupīt naudu scenogrāfiju. Tādā ziņā tā vieta jau uzreiz kaut kādu iedod, speciālu sajūtu, vai tas kādreiz speciāli nejauši vai kā, bet teiksim, tāda varbūt tās ir atšķirība tajā. Teātris ļoti reti, kad izies ārā no savām mājām. Viņš vienmēr būs, viņam vienmēr vajadzēs scenogrāfiju. Šī gadījumā, tā man liekas, tas par to, ko tu lasi, ir tāda. Un arī attiecīgi skatītāji, nākot uz tādām izrādēm, viņi arī laikam kaut kā vairāk ir gatavi tam, ka tas kaut kas būs savādāk nekā ierasts varbūt. Kaut gan, pēc pašas tās būtības jau teātris ir teātris. Pašā pamatā liela atšķirība nav. Man šķiet, ka skatītāji vispār ir gatavi, ja būs ko. Viņi ir diezgan tādi fleksibli. Viņi ātri pieņem noteikumus. Lietas līst, tātad līst lietas, jā, tātad brīvā dabā, sporta laukumā, tātad sporta laukumā. Jāsaka tā, mana profesionālā dzīve, var teikt tā, sākās ļoti netradicionālā vietā, teātrī Kabata, kur Māra Ķimele iestudēja Otello, un abas telpas, kur mēs spēlējām, bija pilnīgi netradicionāls. Pirmais iestudējums kopā ar Alvis Hermans, ko spēlēja Jāgo, bija tādā garā istabā, un tad viņu nomainīja Aigars Viljams, un tad mēs spēlējām tādā pussabrukušā pagrabā ar akmeņu krāvumiem, un es atceros to sajūtu, ka es stāvēju tā kā nožņaukta, nomirusi Desdemona uz tādām drupām piekalta, un tur ventilātors šausmīgi pūta augsto gaisu. Man bija ilgi jāstāv, kamēr Niks Ērglis runāja savu beigu monologus, ka dzīve ir tāda, kāda viņa ir, un jāpieņem tāda, kāda ir. Un īstenībā man ļoti patīk pat netradicionālas telpas. Protams, mēs spēlējam uz lielām skatuvēm, tradicionālām, mazām skatuvēm, kas man ir ļoti mīļas arī, bet tādi dīvaini laukumi rada uzreiz kaut kādu īpašu gaisotni. Un tiešām mūsdienās, kad ir tik grūti arī naudiņu jāskaita, ja, ka tur reizēm tā scenogrāfija jau ir iedota, jau ir gatava. Un tā kā es arī, piemēram, tagad ar studentiem darbojos, taisu studentiem izrādes, tad arī atgriežos pie tā vecā labā tirgus principa. Ir paaugstinājums, ir aktieris, ir kostīms, rāda, ko māki. Kaut kā tā. Man tagad iznāk tā kā sēdēt uz diviem krēsliem. Mans teātris viņa moto ir spēlēt izrādes, jebkur tikai ne uz skatuves. Un viss teātris TT izrādes ir notikušas izrādēji radītā, pietuvinātā vietā, lai būtu tā maksimālā ticamība, tā līdzpārdzīvojums, iejušanās, kuģītis, pagrabi, krodziņš, Nacionālā biblioteka, ārtrīs, visur kur. Rijā, un tas dod garšu. Jā, tas dod to vidi, tas dod to garšu. Un, ir atšķirības, protams, starp lielo teātri, pirmkārt starp lielo skatu un mazo skatu. Tas ir spēles stilā. Jo to, ko tu vari atļauties tūplānā, mazā skatuvē, tu nekad neatļausies uz lielās skatuves. Tevis vienkārši nebūs, tev nedzirdēs, un tur ir cits spēles noteikumi. Un man liekas, ka tomēr skatītājs druscītiņi dalās, jo, pieņemsim, tie, kas ir strādājuši ar saucamajām neteātra telpām, ārpus, ir ārkārtīgi grūti to skatītāju pieradināt uz jaunu vietu. Un, ja tā vieta sāk iedzīvoties,
ka tur notiek regulāri, tad tā ir viena lieta. Bet ja tu katru reizi rādi no jauna citā vietā, tad to skatītāju katru reizi atkal iedināt uz to vietu, tas ir ārkārtīgi smags darbs. Protams, ka tajā brīdī, kad skatītājs jau vai seko līdzi režisoram vai seko līdzi konkrētam aktierim, bet tas ir ļoti, ļoti maza daļa, kas tā seko līdzi. Bet, man liekas, jā, ka tā mazajām telpām ir cita garša. Vismaz man spēlējot ir tā sajūta, ka tur ir tāds, tā kā druscītiņi, ne gluži aizliegtais auglis, bet kaut kāds, tāda kinematogrāfiskāk arī. Varbūt, jā, tāds, ir tā sajūta, ka tu bišķītiņi vai neizkāpj ārā. Varbūt arī elitārs. Reizēm arī nē, ja, piemēram, es gribēju ļoti daudz kaut garu stāstīt, mums katram ir gara biogrāfija. Man iznāca tā, ka es 25 gadi esmu brīvmāksliniece. Un es ļoti daudz braukājusi arī pa dažādām pilsētām un arī tautas nami un kultūras nami. Un es pat zinu, kurā vietā ir grimētava, kur vispār nav grimētavas. Un reizēm atbrauc uz tādu vietu, kur vispār nav būts nekad. Un tu ieej tajā telpā, burtiski tādas 5 sekundes. Tā tas būs. Tas būs tā, skatītāji tālāk. Tu uzreiz nofotografē to vietu, un tev tāds kubiks, rubiks saliekās, kā mēs to iekārtosim, kā būs jāspēlē, skaidrs. Ja? Tur tāda drosme un prakse arī nāk līdzi šādai te čigānu dzīvei. Man vairs aizskatuvs dzīve nepārsteidz nekā. Es ieraugu mazu teltīti, ir ģērbts mašīnā, atverot bagāžnieku, tur izklāja kaut kādu tur grimgaldiņu sev, līst lietus, tā tad tā. Es esmu diezgan rūdīta, man tiešām maz kas pārsteidz. Jā, ir visādi piedzīvojumi, bet tas, kas man pietrūkst šajos... nezinu, kā tu nosauks neatkarīgajos, bet ārpus teātra esošajās izrādēs. Tas, kas man pietrūkst, ka teātrī ir tik labi, ka kāds tev ir nolicis kostīmu, ka kāds ir tavā vietā uzbūvējis un pārbaudījis, vai viss ir vietā. Un tad tev liekas, tam lielam teātrim, tas ir patiesībā šie mazie cilvēki, nosacīti mazie, kas strādā ap skatuvi, ir tik ārkārtīgi svarīgi. Un tieši tad tu viņus spēj novērtēt, ka kāds ir izdarījis tavā vietā, ir parūpējies tavā vietā. Pilnīgi piekrītu. Man pat šķiet, ka lielajos teātros jau aktieri sāk izlaisties, ka viņi nevairs paši uzkrāsoties pratīs un neskropstas pielīmēt, ja vajadzēs. Protams, ka tā nav. Aktieri visi prot, ja vajag. Bet man ir bijis tā, ka es reizēm klausos, kad Nacionālais teātris bija uz brīdi Vefā strādāja, un arī jaunais teātris, teiksim, tabakas fabrikā un vēl, ka ir tāds ārprāta, tāda šūmēšanās, cik mums tagad ir grūti. Un tam liekas, kam grūti, kas grūti, siltas, jaukas telpas, mazliet šaurāk. Pie ērtībām pierod. Pie ērtībām pierod, jā. Jā, bet tas atkal, man liekas, ka tās ērtības druscītiņi bremzē kaut kāda veida progresu. Jo tāpēc, ka tu esi spiests izdomāt, ko darīt, kā atrisināt. Nav pēkšņi, tev ir visa konfigurācija otrādāk. Tagad galvenais ir neiznāk no guļamistabas, ja tev ir jāiznāk pāri. Un tev visu laiku tu esi tādā, salīdzinot ar sportu, tev ir jātur visu laiku ķermenis gatavs. Protams, lēkšanai, stiešanai vienalga. Ģenialitāte aiz nabadzības arī nav nekas slavējams, ja, kad vienmēr izdomā, kā ar kaut kādiem mazākiem līdzekļiem panākt kaut kādu labu profesionālu efektu. Tomēr, ka tev ir brīnišķīga skaņa aparatūra, cilvēki, kas ar to nodarbojās, labas gaismas, kas ir izbraukumos ļoti reti, kad pieejams, ka tev ir tāda drošības sajūta, ja? Tas rada atkal citu tādu brīvību un radīšanas tādu, arī citu neprātu. Aktieris, kurš ir profesionāls aktieris, viņš ir beidzis akadēmiju. Vai par viņu darbu kvalitāti var spriest pēc telpas, kurā viņš spēlē? Aktieris, protams, lepojās arī ar teātra vārdu. Un, kad saka, un Dailes teātra aktieris tāds un tāds, ja, jeb Nacionālā teātra. Protams, ka tas ir lepnums.
Es varu teikt, piemēram, par sevi, kā man tur tie līkloči ir dažādi bijušies. Ja es, piemēram, pēc jaunā Rīgas teātra Rīnieka perioda nebūtu pati sākus nodarboties ar muziku un veidot savas izrādes, un vienkārši būtu sēdējusi un gaidījusi, kad man kāds kaut kur uzaicinās, es domāju, ka es būtu nomainījusi iespējams savu nodarbošanos, jo es nevarētu sēdēt un gaidīt, jo no aktieris ir tā atkarīgā profesija. Un tad es pati sāku veidot, es par šurp nākot saskaitīju, pie cik režisoriem esmu strādājis un cik 1500 izrādes ir nospēlēts šajā periodā, un ko es pati un ko nē, un dažādi dzējas uzvedumi un tā. Vienmēr sakot, ir jāstīgo neatkarīgiem aktieriem, jāgrozās. Un arī es nebaidos pateikt kādam režisoram, ja tev gadījumā ir priekš manis kāda loma, mēs labprāt. Es nevarētu iet un lūgties, bet darīt zinām, Edgar, piemēram, ja tu domā kaut ko iestudēt, Anne. Tas varētu pie tevis vērsties. Jā, un kāpēc ne? Man liekas, ka tās, ka tā telpas maiņa, es domāju, nav tas noteicošais tā. Man arī nav tāds priekšstats, ka, teiksim, ja būtu, kad ja tu nespēlē teātrī, bet kaut kur tā kā, nezinu, kaut kādā vidē, citā vidē, ka tas būtu kaut kāds iemesls, lai pēkšņi tur tieši runāt par aktieru darbu, tur kaut ko uztvērt savādāk, jo galā tas viss arī tās pašas Homonovas izrādes lielākoties tiek spēlēts kaut kur ne teātrī, vai, piemēram, tur Valmieras teātra festivāls, kas, man liekas, tagad šonadēļ arī tieši notiek, tur jau tas koncepts vispār ir tāds, ka spēlēt ne teātru, tur vidē kaut kur, un tieši visi tie, kas piedalās, tur jau tie paši aktieri, kas strādā gan teātrī, gan varbūt arī kā brīvie aģenti. Tādā ziņā man liekas, ka tas nav. Varbūt tas, kas reizēm ir kaut kāda spiesta lieta naudas dēļ, realizēt kaut ko kaut kur ar kaut kādiem minimāliem līdzekļiem, un tad tā kvalitāte cieš visos segmentos, un tad, tad kaut kā, tas tur ir redzams arī, ja? Ļoti ātri, varbūt, kaut kā tā. Es domāju, varbūt, ka tas to kaut kādā ziņā ietekmē. Bet es arī nedomāju, ka būtu tāda, es maz neesmu tāds jūtas, ne pašam kaut ko skatoties, ka tur kaut kāda tāda aktieriskā ziņā kaut kāda atšķirība būtu, ne arī no skatītāju un kolēģu puses. It kā lielo mākslu taisa lielajos teātros un mazo mākslu taisa mazajos. Tā jau nav, vai ne? Tā jau nav. Un, ja man, piemēram, kāds pajautā, ar ko tu nodarbojies, ja, tad es saku, vispār ar vienu par brīnumu sev un vispār pasaulē. Es rāpjos uz dažādu veidu paaugstinājumiem, lai vēstītu to, ko es gribu un to, ko es domāju. Jo, redz, man tā darbība ir tiešām mazliet tāda, it īpaši tad, kad man pašai tā kā, nevis kā tēlam, bet kā es kā Raimonda, rāpjos tā kaut kāda mazā paaugstinājumu, tad es, protams, izmantoju visu to, ko esmu mācījusies arī teātrī, kā tur iznesties, runāt, lai dzird un tā tālāk. Izturēties un kaut ko tur improvizēt, ja? Bet tad, kad es rāpjos kā Raimonda pati, īstenībā es esmu novērojis, jūtos visdrošāk, vislabāk un vispārliecinošāk, jo tad es varu atļauties darīt pilnīgi jebko, kas man ienāk prātā. Un, protams, ka ir aktieri, kuri ir ļoti liels grūtības kaut ko darīt ārpus lugas, ārpus iestudētā gabala. Esmu saskārusies arī, teiksim, kaut vai vadīt kaut kādu pasākumu, liekas, pilnīgās šausmas. Tas ir mans gadījums. Man ir pilnīgi pretēji. Es kā no sevis, es neko negribu un man nepatīk un nekas, bet tā, ja luga, tēls, tas mainās. Pilnīgi es varu darīt. Es pateicu tagad, ka tas ir tā, bet rītā varbūt pilnīgi citādāk, jo tēls dod kaut citu brīvību. Tas tā kā maska, tu jau vari tur atļauties uzreiz darīt jebko, vienkārši, ja tas jau neesi tu. Bet tas, man liekas, kad ir mainījusies šī attieksme, jo sensenajos laikos
tā, kad vispār parādījās pirmie neatkarīgie teātri, bija ļoti izteikti tas, kā tu teici, ir lielā māksla lielajos teātros. Tādi viņi tur ir, it kā visi profesionāli. Kuņojās, Kur lai viņus liek? Nē, nu it kā izrādi ir labi, nu nezinu, nu tā kā pa kājām pinās, nu tā kā ir, tā kā nav, tā kā nevar saprast. Tagad pamazām mainās tā attieksme un ir pagājis laiks un veidojas, bet attiecībā par aktieri, nu, kūka ir vienlīdz garšīga, vai tu viņu ēd no māla trauka, vai tu viņu ēd no šausmīgas smalkas servīzes. Kūka jau no tā nemainās. Varbūt mainās tava estētiskā prasība, ka tev vajag tādu karotīti un tādu šķīvīti, ka tu nevari ieēst kūku no māla šķīvi. Bet tas jau neatiecās uz aktierisko varēšanu, profesionalitāti un vispār. Tagad ir īstenībā tāds laiks iestājies, kad Spēlmeņa naktī piedalās arī dažādi neatkarīgie teātri. Bet kādu laiku atpakaļ tas tā nebija. Es atceros, ka es pati 2000 kaut kādos gados ar savu izrādi Trīs māsas un neatvairājamais harms piedalījos skatē un dabūju tur lielos tagad, ja, galveno balvu. Un tas bija neatkarīgo teātru skate, kas notika Smīļa mājā. Un pēc tā pasākuma neatkarīgie teātri pēkšņi tā skate kaut kā nolikvidējās un ilgu laiku bija tukšs periods, kad viņi netiek vērtēti. Un tagad atkal ir periods, kad taisa kādu mākslu gribi, piesakies un varbūt tevi ieraudzīs. Tas kaut baigi labi. Ļoti daudz vienkārši ir tie nevalstiskie vai neatkarīgie teātri ir salīdzinoši tagad. Tas sākot tur no, man liekas, Ģertrūdas ielas, pēc laikam sākās no United Intimacy. Nē, pirmais bija Mārtiņš Vilsons ar savu mūri. Nu, jā, tas ir tomēr vēl tā kā pateikšu, tas, ka pirmais neatkarīgais teātris. Pagājušais gadsimts. Kad es vēl neko nedarīju. Es no tā laika, kad es sāku rēķināt no tā, kad es kaut kā sāku darīt. Un tā, tad ir tā kā, no tiem, man liekas, ka tā, tur, man liekas, bija tās gan Ģertrūdas ielas teātris, gan Dirty Deals bija tādas platformas, kur varēja jaunie režisori diezgan labi parādīties, un tad tur varēja viņus paņemt uz citiem teātriem. Arī aktieri tur kādreiz apmuļļājās, aizgāja tur kaut kur uz 1,5 pusi kaut kā. Un vienkārši tas tur sākās kaut kā, man liekas, pietiekami daudz tās neatkarīgās izrādes vienkārši parādījās, lai to sāktu kaut kā skatīties kā tādu atsevišķu parādību, vērā ņemām, nevis tāds gadījuma raksturs viens otrs tur bišķiņ, bet ka tas ir tāda savu regularitāti, to gribās kaut kā klasificēt, tā. Man liekas, tajā sakarā vispār, man liekas, ir baigi, diezgan fundamentāli, man liekas, atšķirīgi kaut kā, arī neatkarīgais teātris ar savu telpu, vai vēl joprojām neatkarīgais, kurš staigā apkārt. Tas, man liekas, tas tieši tas, ko tu teici, ka skatītājs, man teica, ka kaut kāda pētījuma parāda, ka pirmkārt skatītājs ejot uz ēku, otrkārt laikam uz aktieru un treškārt uz režisoru. Tu teici ka lieliem teātriem ir remonts. Un skaidrs, ka viņi baidās, jo tā ēka ir atstāta, un tur, kur tā taka ir iestaigāta, viņi jāiestaigā pa jaunam tagad ir. Un kā arī panākt, lai tā jaunā taciņa iestaigājas? Kā panākt, lai uz to neatkarīgo projektu, kurš katru reizi savā vietā, lai atkal tas skatītājs atnāktu? Tas ir garš stāsts un smagas cīņas, un tas tiešām prasa arī daudz naudas, lai tu tiktu pamanīts, jo ir kas, tu jau, protams, kad ir gadījumi, ka tu taisi izrādi ļoti šaurai, konkrētai mērķauditorijai, tad ir vieglāk, bet līdz ko tev tā mērķauditorija plašāk, tad tev ir jāņem gan tie, kas klausās Latvijas Rādio 2, gan tie, kas klausās Latvijas Rādio, tie kas lieto sociālos tīklus, tie, kas nelieto sociālos tīklus, tie, kas informāciju iegūst, un tas viss prasa ārkārtīgi lielus finanšu ieguldījumus, cilvēku resursus, laika resursus, un beigās mums neejam šodien. Protams, ka tad, kad tu esi to cilvēku dabūjis līdz tai vietai, un viņš ir piedzīvojis cita veida kaut kādu pieredzi, līdzpārdzīvumu, viņš saka, cik labi. Bet tas darbs, lai tu viņu dabūtu, tas ir
Zini, man ienāca doma prātā par tiem lielajiem resursiem un naudu un cenšanos. Reizēm var kaut kā apstākļi sakrist un paveikties, ja? Ka tu ieguldi maz naudas un sanāk liels brīnums. Ja, piemēram, tāpat 3 māsu izrāde tika nospēlēta 500 reižu, un ieguldījums tur bija aptuveni 2 kleitas no komisijas veikala un čemodāns ar vecām mantām, ko es piemeklēju praktiski. Un veļas striķi nopirka, jāuzkā tur kaut ko karināt. Tā kā ir arī tādi gadījumi. Jā, bet tagad es te uzreiz oponēšu. Tas ir ieguldījumi, tu skaties tikai materiālā. Bet tas, ko jūs darījāt, ieguldījāt režisors, aktieris savu laiku bez atlīdzības. Protams. Kāpēc tu to nerēķini? Lielais teātris to rēķina. Tad iedomājies, ja jūs visa komanda būtu saņēmuši to, ko vajadzētu saņemt, tad tas cipars būtu pilnīgi tikai jūs nesaņēmāt. Mans gadījums ir tāds, ka es ļoti maz atceros kaut kādus gadījumus, kad par sagatavošanās procesu kaut ko maksāja. Tā bija Ģirta Šoļa diploma darbs, piemēram, Mirdzes ķempi, tas tad Kultūra Kapitāla fonds un vēl pāris gadījumi. Lielākoties aktieri sanāk, strādā, uzražo to, sauksim to par produktu. un tad vai pārdod, ja nepārdod. Te to neatkarīgo teātru, varbūt tas arī klupšanas akmens tai pašā laikā jādomā, kā pārdot. Kaut gan es guvu nelielu atbalstu no Kultūra Kapitāla fonda pirms pāris gadiem, Covid laikā sēžot mājās un domājot, ko tādu varētu izdarīt. Un man Mārta Ķimele iedrošināja, raksta kaut kādu projektu. Un es uzrakstīju, ilgojos pēc ilga tramvaja. Tā pirmizrāde notika drāmas teātra telpā Oratorio, un tur es atļāvu sev darīt, jebko, lai ir nekomerciāli, neko man nevajag nepārdot, nepārdot, un šobrīd tur bija pirmizrāde, pēc tam kultūras Ziemeļblāzmu nospēlēja, un tagad viņš ir tāds iekonservēts, ja? Ir projekti, kuros ir ielikts liels potenciāls, un kurus īsti nevar saprast, kā ar viņiem rīkoties, un tad vajag to lielo enerģiju reklamēt un vilkt skatītājus un kur spēlēt. Piemēram, es biju uz 2 pasākumiem tevis veidotajiem dāmas dzīvoklī, ja? Jā. Un bibliotekā. Jā. Tas bija, mīļākais. Raina un Aspāzija. Jā. Abi pilnīgi tik dažādi pasākumi, tik dažādas izrādes un abas interesanti. Cik tad daudz varēja nospēlēt gan dzīvoklī, gan... Mēs dzīvoklī nospēlējām ļoti daudz, kamēr... tur bija, protams, ka bija neliels skatītāju skaits iespējams, un mēs kaut kāds, nezinu, pie 80 vai cik. Un tad mainījās ekonomiskā situācija, kas mums bija jāmaksā par telpi, par dzīvokļu īri. Un tad mēs vēl pēc tam pārcēlāmies uz vēl vienu vietu. Bet viņi arī tika tā nospēlēt. Un Ātrijā, tas bija tāds, to mēs arī varējām patiesībā atļauties tikai tāpēc, ka mēs dabījām līdzfinansējumu no sakarā ar Raņa Aspāzijas to gadu, ka mēs varējām tās telpas atļauties nomaksāt. Neviens neatkarīgais teātris normāli telpas Nacionālajā bibliotekā Ātrijā nevarētu atļauties. Tas ir neiespējami. Varbūt nacionālais teātris. Labi producenti arī tātad. Manā dzīvē ir bijis ļoti reti, kad ir labs producents, piemēram, Laila Baumani, kultūra zīmes, kultūra marka viņai ir šis te veidojums, ar kur viņa taisa dažādas izrādes. Ja noveicās ar producentu, kurš tevi balsta un atbalsta, tad, man liekas, daudz ko var izdarīt. Producentam arī vajag veiksmi, ieskriet pareizajās durvīs. Vai? Ja tur ir kaut kāda arī, mūsdienās, protams, liela prasma atrast un mācēt uzrakstīt kaut kādu projektu, kas to naudu var piesaistīt. Vai no Kultūra Kapitāls tas būtu klasisks variants, vai ir jau vēl daži, bet tad tev tur atkal jālien apakšā zem kaut kādām sociālām tēmām, ko tu varbūt negribi tur nemaz cilāt, bet tad tur tāds sanāk tāda dīlošana par to, cik tu tur lieliski tajā projektā, un tad, lai tā kā īsti nemelot tur, bet arī par to tu negribi runāt un tā. Bet ka jūs teicāt, ka jūs bez naudas parasti taisat, man atkal es tieši domāju,
Man ir bijuši tikai daži gadījumi, laikam, kad es iestudējumu laikā piekritis strādāt tā, ka pa iestudējumu arī nemaksā. Pareizi, arī labi. Jo tajā, tad, kad, teiksim, tas ir arī tas Ģertrūdes ielas teātri, piemēram, ar ko man, kā no nevalstisko teātri visvairāk ir bijusi sadarbība, vienmēr arī ir jau no tiem laika sākumiem mēģinājuši kaut kādu naudu no kultūra kapitāla dabūt. Un tad reizēm, ja viņi tā kā nāk šī periodā, tad varbūt iedos nākošajā, tad paceļ bišķi tālāk atkal to projektu. Bet tur, protams, atkal tik un tā nauda ir salīdzinoši neliela, lai uztaisītu tādu pamatīgu darbu. Parasti tas beidzās kaut kādiem 2-3 cilvēkiem. Vienreiz bija ar 8, tā bija katastrofa, pēc tam viņas visas savākt vienā vakarā. Un tas ir, teiksim, kas man visvairāk laikam nepatīk tais neatkarīgajos teātros, ka cik ilgi tu vari skatīties uz 1, 2, maksimums 3 aktieriem. Tas ir vienkārši, tas tā kā, tur ir kaut kas ļoti limitēts tajā. Jā. Kaut kas ir ļoti limitēts, tur ir tā kā, kaut kādu laiku, tu var tas tāpat kā teātrī, man liekas, tieši tad, kad es sāku strādāt, tad arī bija tāda diezgan liela nabadzība, un tad JRT tur gandrīz visas izrādes gāja apmēram paši savās drēbēs. Vienkārši tam netērē vispār naudu. Tas nav svarīgi vispār. Kādu laiku tas iet, vienā brīdī tas apnīgi. Kaut kas ir jātaisa, kaut kāda scenogrāfija, kaut kas jādomā. Un te, man liekas, arī līdzīgi. Un kaut kādu brīdi tu vari tādas izrādes taisīt, tev pašam apnīk, man ir skatītājiem apnīk, un tur kaut kā, neatkarīgiem teātriem tāda auditorija, tas viss ir tā kā sanāk stipri dārgāk. Līdz ar to mums tā naudas trūkuma bieži nākās kaut kādu sliktu kompromisu veikt. Tev vienkārši nabadzības reizēm nav tās ģenialitātes, ir tikai nabadzība. Kādreiz ir tur, ir jau lielajos teātros jau tāpat tās ir. Arī tas pats jautājums ir izskanējis ļoti bieži, ka nevar atļauties kaut ko, ka vajadzētu, bet budžets tik, cik ir. Bet neatkarīgais teātris ir stipri izteikts. Protams. Un tur tā kaut kāda tā sadzīves puse visu laiku baigi prevalē tajā, ka kaut ko tu dari, to nevarēs. Tur jā, tas tāds šausmīgi kaisinošs moments. Tad man ir darbs, un tad savākt viņas kopā, un kad tu beidzot vari. Ja? Visiem ir 3-4 projekti, kaut ko tur pieskrien, uz šī rēķina atkal kvalitāte pazūd bieži. Teātru labā lieta, ka tu rēķinies ar aktieru, viņš tur ir. Plus, kas vēl lielajā teātrī ir ļoti labs, ka tas kolektīvs, kas ir, viņš ir, tu saproties no pusvārdu. Jūs visi daudz maz. Tad, kad tu esi kaut kādā projektā, tad tev varbūt kādreiz cilvēku projektu, kāds laiks, kamēr jūs tā kā Te domājies, kā tas tevi trenē. Un tev visu laiku jābūt uzmanība. Un tu nekad, pieņemsim, vienā lielā teātrī, nekad tev nebūtu iespēja gan kā režisoram, gan kā ar partneriem strādāt ar tādu, ar tik daudz kolēģiem vai tieši tādiem. Tas viss ir gan labās, gan sliktās. Un tas viss ir kopā veido attīstību, kustību. Man šķiet, ka tik tomēr draudzīgi, es teikšu tā, sautīgi draudzīgi un gatavi uz visu kā aktieri, nav ne muziķi, ne dzejnieki, ne vēl tur kas tur. Tāpēc, ka aktieri ļoti daudz maisās filma un tā praktiski man būtu jāsaka, es ar tevi neko kopā neesmu darījusi, ja? Bet paskatītos visu to aktieru klāstu un ļoti reti, ar ko es kaut kādā veidā neesmu krustojusies. Un tikko cilvēki vienreiz krustojās, kaut ko nospēlē, uzreiz tad sajūta, ka viņš ir savējais. Tu esi mans, ja mēs te visi kopā. Un tā banda, latviešu aktieru banda, man liekas, ka viņi ir tomēr diezgan tāda jaudīga un arī draudzīga. Tā līdz brīdim. Nē, tur Edgaram ir pilnīgi taisnība. Neatkarīgais teātris, pieņemsim, mūziklu nekad nevarēs iestudēt, tāpēc, ka vienkārši tas nav iespējams. Tas, ko prasa mūzikls vai vairāk par 4 aktieriem. Ja, tas ir. Bet atkal tas, ko no otras puses atkal tas, ko var izdarīt neatkarīgā teātrī, kad ir plika skatuve un viens pats aktieris, vai 2 vai 3, bez jebkā. Tas arī ir. Tāpēc ir tāda kalbaigā skola par šiem aktieriem. Nē, tur ir, saku, tas viss ir labi, kad tas notiek plūstoši un mainīgi. Un patiesībā viss nāvējošākais teātrī ir tad, kad tu iesēdies vienā vietā, un tu jau zini, ka tā būs gadu no gada, un tu jūties labi, un tev vairs nav jāsaspringst, jāizaicina sevi. Un, protams, ka mēs pie vērtībām pierodam. Nafīgi, taču ir labi.
Bet man jāsaka par atkal pretēji tam, ko neatkarīgā teātra aktieri ļoti labi prot menedžēt paši sevi. Viņiem ir skaidrs, ko viņi var atļauties, kā viņi to saliks kopā, kā nē. Tur nevienam, nezinu, kas nu kuram citam telefons, blociņš vai vēl kaut kas. Tā, es varu gadu uz priekšu pateikt, kas. Jā, tur man ir brīvs, es varu, nē, tur es nevaru, un tādā ziņā. Tur nav šis te... man liekas, ka viņi ir organizētāki. Viņi ir spiesti būt organizētāki. Vai arī reizēm, ka tev 3 mēģinājumi dienā un vēl izrāda. Tā arī ir. Es teikšu tā, neatkarīgais mākslinieks ir katrs pats savas traģēdijas autors, ja? Slīcēja glābšana paši slīcēja rokās, un tas ir tas, uz ko tu paraksties, vai ne? Pats katrs saprot, ko var pavilkt, ko nevar, reizēm ir sablīvējums, reizēm tukšāks periods. Tad, kad man nav nekāda uzaicinājuma, tad es sēžos un domāju pati. Es vienkārši kaut ko rakstu dziesmas, rakstu scenārijus, mēģinu kaut ko savākt kopā un daru pati. Tā manis kā aktieri tā sevis kopšana, labi, es tur vingroju, jā, tur elpoju, mēģinu sevi uzturēt pie kaut kāda, tāda paskata, jā. Es zinu, ka es varētu sev pati noderēt, kādreiz tāda ir tāda. Es pati sevi nodarbinu, neko citu ģeniālāk es nevaru izdomāt atbildēt. Man liekas, godīgi sakot, līdz tam Covid lockdownam tāda jautājuma nemaz nebija. Man bija visu laiku, ko darīt. Tā pietiekami daudz, lai es gribētu tā atpūsties. Teikt, ka vairāk man nevajag. Pēc Covid, protams, tagad kaut kā grūti saprast, tas vēl joprojām viss baigi sašķobījies. Un tāds, es kaut ko jūtu, ka kaut kādas lietas atkal kaut kur parādās, kaut kādi arī kino lietas un tā, bet par to, ko darīt starplaikā, naudu jāpelna. Jāpelna naudu starplaikā. Jā, es arī varu teikt, ka es neciešu no tā, ka kāds man tur īpaši neierauga. Es, piemēram, labprāt filmētos daudz vairāk, ja kino. Ir bijuši seriāli un kaut kādas tur epizodes. Labi, es neesmu īsti tajā apritē, bet es neciešu no tā. Es mēģinu izdomāt kaut ko citu. Lasu grāmatas, eju uz jūru, nodarbojos kaut ko pilnīgi citu. Ja? Gan jau kaut kas notiks cits ar tevi, iespējams. Ja tev ir vienā laukā, tev kaut kas nav, tev ir otrā laukā, un visus tos darbus, ko es tā biju cerējusi, ka tagad beidzot es izdarīšu, es tā arī neizdarīju, jo vienkārši nebija laika, bija tik daudz viss kaut kas, un ir tik daudz, pasaules ir tik daudz interesantas lietu arī bez teātra. Jā, arī. Un ne tikai grāmatas un visu, tā kā... Es nezinu, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Man nav ne sistēmas, ne ceļa kartes, ne arī mērķi. Es laikam tā vairāk plūstoši, kas man aizrauj uz to es eju. Par to formā uzturēšanu, man liekas, ka īsti nekas cits, kā spēlēt izrādes, arī tā pa īstam formā nevar uzturēt. Man liekas, tas tāpat kā sportistiem. Viņš jau arī var visu kaut ko darīt, bet ja viņš aktīvi to nedara, tad tie muskuļi viņi kļūst vājāki. Tas aktierim, man liekas, diezgan līdzīgi. Tāpēc tu iemācies ar riteni braukt bērnībā, tu arī vecumdienās viņi varēs pabraukt. Ne tik labi. Tās prasmes jau tā nepazūd, bet varbūt kaut kādas lietas, protams, ka to man kolēģi arī bieži teikuši, ka tad, kad ir tāds aktīvs mēģinājuma process, teiksim, tu intensīvi mēģini, tad tās izrādes arī kaut kā, tu esi fleksiblāks, enerģiskāks bieži, kaut arī nogurušāks, bet tā, un tas, man liekas, ir tev kaut kāds, es nezinu, ko tu vari darīt tajā starplaikā tādu, lai pat tajā, kad nekas nav, aizējot tur, tu būtu, varbūt tieši kā reizi, ja tev būs bišķi apnicis, un tu aizies tāds svaigs, un tev būs tas, tā enerģija un tas entuziasms lielāks, teiksim, varbūt, ka tas pat kaut kā viedot, bet tā, man liekas, lai tu būtu tādā profesionālā līmenī labā, tad nekas cits tev nevar baigi palīdzēt, ka tikai spēlēt. Es domāju, ka tā
ja tu esi daudz spēlējis, tā profesionalitāte īsti nevar pazust. Ja tevi pēc kaut kāda laika noķer labs režisors un noliek īstajā vietā un liek kaut ko ļoti nopietni izdarīt, ka tu ātri vari ieiet tajā sajūtā, kas jādara. Piemēram, varbūt, ka ar gadiem vienam otram, vienai otrai var mazināties tā fiziskā enerģija veselības apstākļu dēļ, ka tu īsti nevari piesātināties tik ļoti un spēlēt galvenās lomas, tāpēc, ka tava veselība vairs neļauj. Bet, piemēram, vienu dienu es noskatījos raidījumu par Olgu Dreģi, 80 gadu jubilejas, ja? Es sapratu, ka, un tagad viņai ir 85 jau, un viņa zeļ un plaukst un turās un ir, un man šādi piemēri liek domāt, ka viss ir iespējams. Labi, viņai vienmēr ir bijis darbs teātrī, viņa nekad nav izkritusi, bet tas, ka ar gadiem enerģija nepazūd, tas mani uzmundrināja. Bet Dreģi ir ļoti laba aktrise. Jā, bet es kopā esmu arī ar viņu braukus pa kādiem 50 kultūras namiem, bija tāda izrāda 7 vecmeitas. Jā. Un es viņu tūplānā arī bieži redzēju, kā ir, kā nav. Man jāsaka, viņai tā enerģija arī ārpus skatuves bija ļoti laba. Jums ir kādreiz bijusi situācija, ka jums piedāvā un jūs neesat gatavs tam? Man gadījās, ka es atsakos, kad tev zvana un saka, tagad aktieris ir slims, vai tu vari šovakar vai rītvakar ir tā izrāde. Un es sapratu, ka man nevajag to, jo tu ārprāt. Var paveikties un varbūt to var izdarīt labi, bet principā tā ir tikai, būtībā tā ir tā teātra situācijas glābšana. Priekš tevis tas labumu nav. Man patīk šitā situācija. Tāds es bezatbildība. Varbūt epizodē ielikt. Bet tā, ka piedāvātu lomu un ka tev liekas, šito es nevarēšu, tā es neatceros. Bet zini, kur ir nianses par tām ielikšanām? Ja tu ieliec uz vienu reizi, tas ir azarts. Bet ja tev pēc tam tā ieliktā loma ir jāspēlē, ieliktā mirklī tev visi saslēdzās pret tevi, gan partneri, gan viss, un tu esi pilns ar to, un tas notiek. Bet ja tev uz tādu, kur nav pamata, pēc tam ir jāspēlē, tad ir tas, ko tu saki, ka Man ir patīkama pieredze. Bija Rīnieka izrāde Pavasara atmoda, kur Indra Briķa vienreiz netika, un es tā kā ielecu, un tam mēs tāpat mainījāmies. Man ļoti patika. Tās pirmreizē, tās neprātīgās ielikšanas šausmīgi patika. Man ir atšķirība, ja tu teiksim, tas ir pēdējais brīdis, vai tu zini, ka tas notiks? Nē, tas ir atkal savādāk. Tas ir cits situācija, bet tā pēdējā brīdī... Man ir bijis, ka es atsaku filmēties vienu epizodi, tāpēc, ka bija tas periods, kad es pati nejūtos ļoti diži labi, un man bija tāds vilka uz tādu depresiju. Nē, bet tūlīt tam! Un man viens jaunais režisors piedāvāja epizodi, tur krogā kaut kāda tur dejotāja, kaut kāda tur pusplika kaut ko, un tad viņi ar kaut ko vēl met, ja? Un es sapratu, ka es nespēju šo te. Es negribu šajā brīdī vēl eksponēt savu drūmo domāšanu, savu nevajadzību sajūtu, lai vēl tur gorītos un man kāds mestu. Un varbūt, ka šī atteikšana maksāja man ar to, ka viņš man nekad vairs ne uz ko neuzrunās. Ja? Bet es, piemēram, arī nenožēloju to. Man likās, es nespēju. Kaut kāda tāda momenta arī ir. Vēl viena no lietām, man liekas, kas arī būtu pieskaitām savā ziņā pie treniņa, būtu apmeklēt tomēr pietiekami daudz citas izrādes. Tas ir arī diezgan svarīgi tādā ziņā, lai tev nāk kaut kāda, tā īsti nebūtu tā kā atgriezeniskā lieta, bet tāds konteksts vispār. Un tas arī patiesībā bieži reizēm man ir bijis tā, ka es kaut ko mēģinu, un tad tur tā kā kaut kas tur tā lāgā neiet, un tu aizēji noskaties kaut kādu izrādi, un tur kaut kāda enerģija atnāk tāda. Es domāju, ne tādā mistiskā kārtā, bet tu ieraugi kaut
kaut kādu vai atslēgu vai kaut ko, un tāda lieta, kas tev pēkšņi tā kā arī var noderēt, bet pat ne tik utilitāri, es domāju, tīri, man liekas, ka tas, es pats, es stāstu, kā vajag darīt, es pats tā nedaru, es baigi mazreiz izrādēm, nesanāk, un tad, kad sanāk, tad nav tā izrāda, uz ko es gribu, un tad atkal nav vietu, un tad ir vienmēr sakrājās, paiet kāds laiks, aizmirst neko, bet tas, ka tu aizēji uz tām citām izrādēm, it sevišķi, protams, tu jau arī tur gradē, uz visu pēc kārtas, jo tu neies tur kaut kādas apjautājies. Labi izrādi. Vienam otram apjautājies, kas, un tad visforšāk ir, ka ir tāds pretrunīgs izrādes, viens saka, baigies sūds, otrs man saka, ir šitā, kad, uz to taču gribās aiziet. Tad drausmīgi izrādes, kura? Es gribu redzēt, kas var būt tik drausmīgs, jā? Ko cilvēki ir tik ilgi mēģinājuši un darījuši. Bet par to uzturēšanu formā un izaugsmi. Varbūt, ka mēs tagad sašauramies, es kā aktieris trenējos, ko tur. Man vispār interesē, cilvēka personības. Es vienkārši interesantāks cilvēks kaut ko meklē, jo ir tāds jēdziens, aktieru dēls. Ja ir tādi aktieri arī, kas ir pašiem varbūt nekas tāds interesants galvā nav, bet viņi ir gatavs visu ielikt, nospēlēt. Ja? Bet tikko viņš nav aktieris, ar viņu īsti vairs pat nav ko pat parunāt. Ir tādi retie gadījumi. Tāpēc man liekas, ka vienkārši cilvēkiem vajag neaizvērties un kaut kā attīstīt. Tiešām valodas, jeb nevalodas, bet kaut ko darīt citu. Darīt kaut ko citu, jā, arī tā ir drosme aktierim. Tā jau vienmēr šķiet, ka tad, kad būs tās pauzes tukšās, ka tad varēs šito iemācīties un to, un kaut kā gandrīz nekad neizdodas. Nesaki, es Covid laikā dabūju 2 izglītības. Jā, es arī starp vienu. Vienu dabūju. Bet, tagad tādas īsākas tās pauzes ir kaut vai arī. Personīgi, vai tie ir kaut kādi objektīvi iemesli, jo... Tajā pēdījumā bija dažādi minēti. Gan tas, ka finansiāli tas ir grūti palicis, gan tas, ka, teiksim... Es domāju, ka karš ļoti daudz ietekmē. Es arī tā domāju, noteikti. Un finanses ļoti daudz ietekmē. Un arī noteikti ietekmē tas, ka daudz cilvēku, kas sapratuši, ka viņi patiesībā negrib sabiedrībā uzturēties, ka viņiem patīk vieniem. Tie arī, man liekas, vairs negribēs nākt ārā. Tā kā jautājums par to, vai kaut kā speciāli vajag, man liekas, ka nē. Un es arī domāju, ka man personīgi par to nav baigi liels satraukums no tā viedokļa, ja tā ir tāda izvēle. Jo es tā kā baigi neredzu kaut kādus tādus baigos kultūras kvalitātes vai kritums. Es nezinu, man liekas, ka tas nav tas iemesls. Jā, es, piemēram, domāju, kad tad es izēju ārā, lai kaut ko skatītos, ja klausītos. Man gribas kaut ko īstu un būtisku. Ja? Man liekas, teātrī vai mākslā kā tādā dod kaut ko būtisku, ja asprātīgu. Ja? Ja tur nav neviens, ne otrs, tad man ir vieglāk mājās tiešām kaut kādu filmu datorā apskatīties. Ja? Bet vai kāds īpaši ir jāvēlk? Protams, ka mūsu dzīve ir atkarīga no tā finansiāli, vai uz mums nāk, ja uz mums nenāk. Ja neviens vairs nenāks, tas ir tāds aspekts, tad tā būtu risinām lieta. Tā kā pacīnīties. Bet ja es tīri tā egoistiski arī esmu domājis, un tagad kaut kas notiek, pēkšņi nekas nenotiek, un tas Covid laiks man lika arī kaut kā samierināties ar domu vienā brīdī, ka ja arī vispār nekas nenotiks, teiksim, man nebūs vieta ne uz viena paaugstinājuma, kur rāpties, ja, arī tad pasaule nesabruks.
Un ka var pienākt brīdis, kad es nevienam vairs neinteresēju. Neviens pilnīgi galīgi negrib ar mazu acu kaktiņu mani ieraudzīt. Ja? Nu, tad es būšu skumja dzejniece, kas sēž uz celma un raksta bēdīgas zejoļus, ko neviens nelasa. Un ko varbūt var ielikt Facebookā, bet arī to varbūt nē. Un kaut kā es uzticos tam, ka arī tā nebūs traģēdija. Nu, kaut kāds tāds, tā nav samierināšanās tāda, ka, nu jā, man jau tur, tas ir ar tādu mazu lepnumu pat. Nu, ka nebūs, tad nebūs. Bet tā cīnīties par to, ka lai visi latviešu tauti nāk uz teātri, nu vienkārši man nav tik daudz spēku un iespēju. Katram cilvēkam ir dots tik daudz spēku un enerģijas, cik viņam ir. Viņš var savu mazo putras katliņu vārīt un cerēt, ka tur kaut kas radīsies apkārt vairāk, un pēkšņi tas būs nozīmīgs un vajadzīgs arī citiem. Jādara ir, bet tā drausmīgi satraukties, ka mainās tikumi, ja nāk tagad mākslīgais intelekts un kas tik vēl ne, un mēs nebūsim vajadzīgi. Mēs cik ilgu laiku tas būs. Mēs jau skatāmies no šī perioda, tas Covid laiks, cik 3 gadi? Nu, tādā periodā. Cilvēkiem tomēr grib satikties. Kas būs pēc 20 gadiem? Nevelti mēs nezinām. Tas tāpat kā Covid laikā, es atceros, ka tad jau tur arī viss pēc kārtas, kāds tik tur nebija spekulācijas par visu kaut ko, kas būs, kas mainīsies, kā notiks. Patiesībā varbūt, ka nav tik būtiski, labi, mums izdzīvošanai ir būtiski, vai cilvēks bauda, lieto kultūru klātienē vai attālināti. Pats svarīgākais, lai viņš vispār lieto, lai viņš vispār, kaut vai kara kontekstā, lai tam cilvēkam būtu kaut viena kroka, un tāpat nebūtu no cepures, ja? Lai viņam būtu kaut kāda zināšanas, kaut kāda emocionalitāte, kaut kāds spēja līdzpārdzīvot, kaut kāds, lai nepazaudētu to cilvēcību. Man liekas, ka tas ir tas, kas šobrīd ir vissvarīgākais. Ja viņš skatās savus filmus televizorā vai datorā vai arī mazajā speciāli jau pielāgotajā telefona ekrānā, un viņš uz to reaģē, un viņš kaut kādā emocionālā veidā to līdzdarbojas vai iedarbojas. Lai tas tā notiek, viņam nevajag šo te lielo ekrānu un iet uz kino. Opera telefonā vai nots. Lai klausās, bet galvenais, lai ir šī te kustība, lai ir kaut kāda. Kino tā ir daudz lielāka problēma nekā teātrī. Kino tā ir nopietna problēma. Tur gan teātri. Jā, tur gan tas ir stipri jūtams. Ja teik kaut kā 10% vai cik 20%, jā, nomainījies, tad tur ir, man liekas, tāpēc, ka kino patiesībā, labi, tu zaudē skaņu un tu zaudē bildes kvalitāti skatoties mājās, televizorā, pat ne datorā, normāli izmēra bilde. Bet teātri skatoties ierakstā, teātra būtība jau ir tas dzīvā klātbūtne, tas mirklis, tavas emocijas šajā mirklī. Tā kā... Vēl es domāju, ka arī tas kara konteksts, tas ir kaut kas līdzīgi. 90. arī, man liekas, teātrim. Grūti kaut kam ir konkurēt ar to. Tādā ziņā, ka tas ir tā dzīve ir tik kaut kā piesātināta, nav īsts vārds. Nepaiet, kad man kaut kāda stunda vai 2, es esmu šajā te informatīvajā laukā. Tas ir kaut kā tik intensīvi un tas ir īsts. Jā, es labprāt. Tādā ziņā es domāju, ka teātrim ar to sanāk konkurēt. Un tas ir arī varbūt, kad tu kaut kādā brīdī tad arī gribi skatīties tādas izrādes, kas ir kaut kādas pietiekami klasiskas, pietiekami zināmas. Tev ir zināms, ko tu tur var sagaidīt. Tur arī tu zini, ka tur būs pietiekami, ka tu tur atradīsi jēgu, jo to tagad vajag. Un tā, tas droši vien kā ietekmē. Un vēl nobeigumā es gribētu jums katram pajautāt, kādēļ jums katram šī aktieru profesija joprojām ir būtiska? Kādēļ jūs to darat? Labi, es sākšu. Ne jau tāpēc, ka es savos 60 tagad neesmu spējīga apgūt kaut citu profesiju, kas tiešām reāli būtu grūti, ja sākt kaut ko pilnīgi no jauna.
Bet man šajā profesijā liekas kolosāli tas, tīri personīgi, ja, ka es sevi lietoju šajā brīdī maksimāli. Es tajā brīdī savācu visu savu domu kopumu, lietoju sevi fiziski un garīgi. Es sevi izjūtu labākajā formā, tīri egoistiski. Kad es kaut ko daru, es esmu nevis vienkārši kaut kas tāds putekļi, bet tāds putekļi mākonis koncentrēts beigās par zvaigzni grūti kļūt, ja? Bet mēs tiecamies uz kaut ko tādu koncentrētu, uz tādu zvaigznes stāvokli, jo pārējā laikā viss ir tāds mazliet neobligāts. Un man vienkārši tīri veselībai labi nodara šī profesija. Labi, es mazliet tagad vulgarizēju, ja? Bet es domāju, ka manā gadījumā tā aktieru profesija ir ne tikai aktieris, arī tā kā režisori darbojos, un tās dzejas un dziesmas un skolotāja darbs, ka tas viss ir viens. Tāds viena darbošanās mākslas laukā, kuru es īsti pat nesaprotu, ko es vēl tā vietā varētu darīt. Tā kaut kā. Man kādreiz, kad es Talsos dzīvoju, vēl tur viena no retajām, man liekas, mazajām tādām vietām, salīdzinoši mazajām, kur bija kinoteātris. Un tad es patiesībā, tas teātris interesēja tā sekundāri, vai pat vispār neinteresēja, mums kino interesēja. Kāpēc es to vēl joprojām daru? Tā tomēr ir mana profesija, to esmu izmācījies. Es arī uzskatu, ka es tur daudz ko māku. Es cenšos, kas ir, man liekas, liels pluss, atrodoties kā tādā neatkarīgā statusā, nevis, ka tu esi kāda teātra pāraudzībā, ka tu tomēr vari daudz vieglāk izvēlēties, ko tu darīsi. Tīri no tā, ko tu tur spēlēs, kur piedalīsies, kur nepiedalīsies. Neskatoties uz to, ka ir bieži spiediens no tā, ka tev kaut kas būtu jādara, tāpēc, ka naudu jānopelna. Bet jebkurā gadījumā tā iespēja izvēlēties, piedalīties un spēlēt šo vai nepiedalīties tajā paliek. Tas ir, man liekas, baies pluss. Līdz ar to arī ir vieglāk kaut kā, nav tik daudz kompromisiem varbūt jāiziet, teiksim, kā repertuāra teātrī reizēm gadās, ka tev ir daudz jādara tas, ko tu negribi darīt patiesībā. Un šī iespēja, ka es varu vairāk noteikt, arī, protams, stipri limitēti. Ja es ar tā nemēdzu baigi ar savām iniciatīvām aiziet un saku, taisam šito ļoti reti. Bet vienalga no tā klāsta, tomēr tas kaut kāda izvēle pastāv. Un tas, es pieļauju, kaut kā arī palīdz. Jā, darīt. Es arī sapratu, ka darbošanās šī aktieru teātra vidē, tā man liek justies dzīvai, pa īstam dzīvai. Tur tomēr tāds ekstrēms ir. Savā ziņā tas adrenalīns, tur ir baigais tāds, tur ir stress un tur ir citi cilvēki. Un tomēr tas, kas vēl ir tajā baigi forši, ka tur ir jāstrādā kopā ar citiem cilvēkiem. Tas ir tā, tev kādreiz tur kaut kas ar kādu tur ne visai labi sapas varbūt, bet lielākoties jau ir tieši tas ir tas interesantais laikam. Man laikam vienkārši vispār patīk. Man vienkārši patīk. Man patīk šis koncentrētais darba posms, kas vienmēr beidzas ar rezultātu. Šādu vai tādu, bet rezultātu. Un tad mēs liekam jaunu bildi iekšā un ir pilnīgi kaut kas cits, jo tu savā normālajā dzīvē nekad nebūtu piedzīvojis, izdzīvojis tik ārkārtīgi daudz spektru gan raksturos, gan laikos, gan kostīmos un parūkās, gan attiecībās. Tas ir ārkārtīgi aizraujoši un interesanti. Un es nezinu, es kādreiz esmu domājis, vai es varētu strādāt tā, kā, pieņemsim, Šapiro savu Hamletu mēģināja, ja nemaldos, vairāk kā gadu. Es nezinu, vai es to varētu.
tik ilgi strādāt uz vienu mērķi. Man vajag tā jaudīgi strādāt, un tad ir rezultāts. Un atkal nākošais jaudīgi. Es laikam nemāku tā prātīgi un ilgstoši un tā no gada uz gadu. Man patīk tas mutulis. Paldies jums! Paldies, ka jūs atnācāt! Paldies arī klausītājiem, skatītājiem! Lai mums visiem veicas! Paldies! Paldies par aicinājumu! Bija prieks satikties!